Tas laiks ir klāts, atklājam sēdi, kas par. Paldies vienbalsīgi. Nu, ja Ginta izstāstīja to būtību, ja, kad summas nemainās, mainās pa amatiem, ja, vai mēs esam ar mieru vakar izsūtīt to jautājumu šodien iekļaut darba kārtībā. Kas par? Paldies, pret. Es atklāšu. Labi, nu tad viss skatāmies. Tā, pēc darba kārtības. Tas Steiners bija mums tajā. Jā. Vai ir jautājumi par to pirmo? Vajag ziņojumu? Protams. Cik minūtes? 3? Pietiek? Varbūt nāc pie galda, būs vieglāk. Iepriekšējā politika tika apstiprināta 2010. gadā, un grāmatvedības politika ir dokuments, kurš nepārtraukti tiek papildināts, atjaunots, jo mainās jau ministra kabineta noteikumi, mainās dažādi norādījumi, un tā politika ir ar ļoti daudzām izmaiņām gadu no gadiem krājusies un papildinājusies. Tagad nolēmām vēlreiz visu atjaunināt, izveidot politiku arī elektroniski un pārapstiprināt. Politikā ietilps, tātad tas ir apraksts par grāmatvedības darbu un pašvaldības darbu, par iekšējiem dažādiem normatīviem aktiem, kur arī šeit ir ietverti un kārtībā. Un tātad šīs kārtības mums nosaka, kā apstiprināt, uzskaitīt, grāmatot saimnieciskos darījumus, kā reģistrēt, uzglabāt saimniecisko darījumu dokumentu. Un šeit arī pielikumā ir klāt, ir plāns ar dažādiem nolikumiem. Gan par komandējumiem, gan par inventarizācijām, gan par degvielām. Viņš jau arī bija visu laiku, bet vēlreiz viņš tiek pārapstiprināts, vadoties pēc jaunajiem ministra kabineta noteikumiem, dažādām jaunām varbūtībām. Tas ir pastiprināts kaut kas, pastiprināts. Nē, viņš visu laiku jau ir procesā, es saku, 10. gadā, ja mēs apstiprinājām, un tagad vēl viņš ar domas sēdi it kā vairāk nav stiprināts. Izmaiņas ir stiprināta, katra lapa ir stiprināta iepriekš ar priekšsēdētāju parakstu. Līdz ko mainās kaut kāda lapa, ir izmainījušies kaut kādi kodi, kaut kāda klasifikācija ar priekšsēdētāju parakstu. Katra lapa ir nomainīta iepriekšējā politikā, bet šeit tātad ir viss no tiem veciem gadiem sakrājies un ar visām jaunām izmaiņām un ar jaunām iezīmēm. Labi, Inesē jautājums. Jā, šeit pielikumos bija pašās beigās no grāmatvedības politikas pielikumos bija atkārtot pa transporta izmantošanas kārtību grobiņus no pašvaldībām. Tas uz mums katru deputātu arī attiecās. Protams, šis dokuments, šis ir otrs dokuments. Ja, ir mums vēl savs nolikums, kurš nosaka šī transporta izmantošanu. Skaidri gaiši ir pateikts 27 punktā. Grobiņas novada domas īpašumā un nomā esošā transporta līdzekļu izmantošana privātām vajadzībām, tā skaitā nokļūšanai uz darbu un no darba ir kategoriski aizliegta. Tur ir noteikts stāvvietu plāns ārpus darba laika pielikumā. Kurš var to komentēt, kā mēs līdz šim brīdim izpildām un kā turpmāk izpildīt? Tas droši vien nav arī savu jautājums priekšsēdētājiem vai izpilddirektoram, kurš spēj to komentēt. Jo šis dokuments ir pamatīgi izstrādāts tāds, kā tam jābūt, un mums vienkārši ir jāprasa izpildīt. Jā, šodien izpilddirektors priekšsēdētāja vietnieks un izstāstīt, kā mums ir ar to transportu, pa skola autobusu. Tas attiecās uz to grāmatvedības politiku. Tieši tā, mums visiem bija iespēja izlasīt. Nu, kāpēc likumi ir? Tādu vajag. Jautājums ir to, kā mēs nodrošināsim izpildu. Direktoram uzdosim nodrošinu. Un jānodrošina, jā. Kā likumā rakstīts, tā jābūt. Jo šobrīd mēs nenodrošinām to paši nolēmuši un paši tā kā nespējam nodrošināt izpildu. Tas ir jautājums par šo politiku vai kā? Ne, nu vai tā notiek, vai netiek? Nenotiek. Nu, ja arī kādu brīdi kaut kas nav noticis, tad tas ir jānovērš. Vēl ir kādi jautājumi? Ja nav, balsojam. Paldies. Tā, par otro, par biedrībai. Larisa.
Droši vien, ka tā būs, ka tu esi piesēdus sēdi tik klāt, jo lielākā daļa visi finanšu jautājumi. Vai mēs esam iedziļinājušies? Ir jautājumi? Nu, par tiem pasaules kaut. Ziņojiet, kas ir ziņotājs. Nu, Laris, te ir. Es arī neatceros, kā palika, vai dos savu aģentūru vai patiešo biedrībai. Šī nauda tiks novirzīta no kultūras budžeta uz sporta centru, un tālāk sporta centrs šo finansējumu 1200 eiro apmērā. Pēc savu nolikumu. Jā, pēc savu nolikumu iedod šiem sportistiem. Labi, vai ir jautājumi? Bet mēs Finanšu komitejā runājām, ka par šo kārtību, kādā sadalām šos līdzekļus papildus mēs noteiksim. Bet te lēmuma projektā mēs šeit neesam to iekļaujuši. Bet, Ines, tā jau, kā mēs runājam, tā mēs izdarījām, jo no sākuma bija doma, ka dos biedrībai patiešo, bet tā kā visiem ir vienādi dot caur sporta centri, tāpēc arī šoreiz iedev caur sporta centri. Jā, bet paskatāmies lēmuma projektā, bet tur ir iezīmēts personas. Jā. Tad tas nav, mēs papildinām sporta centra budžetu. Nē, budžetu bez nosacījuma. Lemjošā daļā jau ir, kad no kultūras budžeta novirzam sporta centram ar norādot šo mērķi. Es saprotu, jā. Nolikuma tēma, tas ir pilnīgi cits jautājums. Jā. Es arī runāju ar Ādīnu, viņš arī teica, ka viņam nolikums kaut kāds arī esot, viņš ir gatavs viņu papildināt, bet viņš teica, ka ir problēma, kad nevar tāds vienāds kritērijs izstrādāt, jo, piemēram, individuālos startos startē sportists, teiksim, varbūt tās peldētājs, kuram vajag tik peldkustību, un startē hokejists, kuram vajadzīgs ir hokeja aprīkojums. Un to summu tad iznāk norādīt, piemēram, no 5 līdz bez maz vai 1500, ja? Tā amplitūda ir pārāk liela, lai, bet, viņam... Bet nolikums ir? Pamat nolikums ir, es arī ar viņu runāju un bija par šo tēmu diskusijas, un arī skatoties apkārtējo pašvaldību pieredzi. Tā skaitā arī Liepājai nav tāds viens izteikts nolikums, jo daudz tādus, teiksim, pragmatiskāk ir, kad pie katras situācijas atsevišķa komisija, teiksim, lemj, jo katrs gadījums ir individuāls, jo nolikums ierobežo. To visu ieliek tādā plautiņā, tā kā arī Laris teica, ka vienam vajadzīgs ir peltkostīms, tikai citai vajag aizbraukt. Tas, ka jābūt nolikumam un dokumentiem kārtībā, tas ir skaidrs, bet ir arī līmenis. Ja viens ir uz pasaules čempionātu posmu, un piedodiet, otrs būs uz zonas sacensībām. Lūk, mēs runājam to vienu pašu, mēs neesam sapratušies. Te ir tas par to papildus finanšu piešķiršanu. To mēs varam iekļaut, savā dokumentā, jo atcerieties, kā komitejā zīlēm, no cik tad līdz cik mēs varam šī gadījumā. Tātad, teiksim, tāda līmeņa spēlē mēs papildus varam, pamatojoties uz iesniegumu, tik piešķirt, un tāda nākošā līmeņa, teiksim, pasākumam atkal ierobežojošu summu. Jā, bet es mēģināšu no tādu piemēru no dzīves. Tagad 5 spēles pēc kārtas tas Dinamo pazaudē, jā? Un tagad uzvarēja, un te līdzīgi arī tie augšņi, tas klubs ir, ticis uz pasaules līmeņa sacensībām. Mēs, protams, to gadu sākumā gribējām, varbūt cerējām, bet kas to varēja zināt, ka tā notiksies? Jā, tieši tā ir. Vai tas arguments ir pietiekoši? Un tik cītīgi, cik viņi ņemās triālus 25 vai 30 gadus notiek. Un tagad ir tikai tā pasaules līmeņa. Es redzēju, kā spīdēja, tam godu pilsonim Mateusam acis, atbrauc mājās, saka, mēs tur bijām 10. Tā. Jā, mīļie kolēģi, vai tagad par to tēmu viss ir izrunāts, mēs esam gatavi balsot. Kas par? Paldies. Atturās? Es atturos. Jā, viens atturās, vispār. 3. Motosporta federācija, tas ir tiem krosistiem. Tas ir cits līmenis, mīļie kolēģi. Pēc katra gadījuma atsevišķi nobalst. Jā. Kāds var pateikt, kāda viņam ir sasnieguma? Es nesaku līdz motokrosiem, es nezinu. Domāju, ka mūsu kāds sasniegumi ir. Nē, vispār kādi viņam ir. Kāds ir? Ja viņš tur ir ticis, acīm redzot, sasniegumi Ināri ir bijuši tik pietiekoši, ka tik tālu viņš ir kāds no tiem puikiem ticis. Es zinu, ka 3 puikas tā ģimenē trenējās. Priekšā ir tik tāds nolikums, un līdz ar to, tad, ka mēs taisam šādus te atbalsta lēmumus, mēs uzskaitam visus tos viņu sasniegumus arī. Ināri, kurš ir mēs?
Priekos novada Sapratu. Priekos novada doma, tad uzskaita visus tos Labi. sasniegumus, un tad nevienam deputātam vairāk nav jautājumu. Un arī nāk ziņotājs, kurš tiešām zina par to cilvēku sasniegumiem, un tad ir vienkārši vieglāk izlemt jautājumu. Jā, vai pārējie ir gatavi lemt to jautājumu, vai atliekam? Gatavi lemt, jā. Kas par? Paldies. Es atceru. Nu jā, tā, 4. Siltums. Cik minūtes ziņojumu? Laris ziņojums ir? Evita pats. Lai ziņot? Nu jā, kas tev tagad nāk virsū, vasara vai ziema? Viss kā stāsts. Jā. Labi, mīļie kolēģi, lūdzu uzmanību. Atvainojos par repliku. Ir tā, ka plānojot šī gada, nākamā gada arī mums finanses ziņojumam ir novembris, decembris, janvārs, 3 mēneši, kad mums parasti pietrūks naudīgas. Un šī bija tā aptuvenā summa, kas mums palīdzētu norēķināties ar visiem, ar ko jānorēķinās, un nodrošināt mūsu pakalpojumu nepārtrauktību. Un tas ir uz gadu. Valsts starpniecības Svedbankā. Tas Svedbanka, jā, būs lūgums atbalstīt šo darbu. Mūsu lūgums piešķirt galvu. Tā es sevi tāpēc, ka tur bija lētāk, jā, procenti. Jā, mums tāda veiksmīga sadarbība, viņiem ir Labi. procenti. Tā, kādi jautājumi deputātiem? Lūdzu. Iesniegumā domai, Evitas Pūķis parakstītajā, ir rakstīts aizņēmums nepieciešams, lai saulaicīgi norēķinātos ar debitoriem par kurnāmā iegādi. Es it kā sapratu, ar debitoriem tas tā kā arī varētu būt, ir savstarpēji ieskaiti, bet noteikti tas nav tas gadījums. Jā, kreditāriem arī, protams, jā. Nu jā, tad tas formulējums. Pildīt, jā. Pildīt Jā. saistības, jā. Nu, katrā ziņā ar kreditoriem. Bet jautājums ir tāds, jo Finanšu komitejā Evita neziņoja. Manuprāt, arī Finanšu komitejā ir jāziņo. Vai tad tā Un bija? izsmeļoši, ne, tikai uzaicināja parunāties uz kafiju man. Es paņēmu šīs kopijas un ieskatījos, jo ir, tomēr īsumā ir saimnieciskais sabiedrība, kapitāla sabiedrības pašvaldības saimnieciskais stāvoklis ir jāziņo. Jo šis ir galvojums, un mēs galvojam ar pašvaldības naudu, ar nodokļu maksātāju naudu. Jautājums ir debitori, šeit parādās bilancē, bilances aktīvos. 284 000 ir organizācijas. 9 000 ir iedzīvotāji. Kas ir šīs organizācijas? Tad nākošais ir nākamo periodu ieņēmumi. Šeit ir ļoti liela summa, ir veselības apdrošināšanas maksājumi. Tas ir 39% no kopējā, kas sastāv 3107 eiro summiņu. Tās varētu būt darbinieku apdrošināšanas, ja tādas ir, un tad vidējais darbinieku skaits, ja ir 10, tad nedaudz komentēt. Un arī presi diezgan brangi abonē. Grubiņas siltums vai tik daudz tas ir nepieciešams, un tad kādu presi, jo ir, protams, ir specifiskie žurnāli, bet, vai tik daudz vajag. Un tad jautājums vēl ir, kādi aizņēmumi ir Svedbankā, jo tie sastāv, cik es sapratu, miljonus, jā, ilgtermiņš. Jā, uz to bija. Lielākais parāds mums ir tamsaimnieki, jā, šis ir organizācija parāds, ko mēs plānojam uz gadu beigām samazināties par 30 000 eiro. Tas ir viens. Otrs ir par apdrošināšanām, jā, šīs ir gan darbinieku apdrošināšanas un arī īpašuma apdrošināšanas. Jo projekta ietvaros arī mūsu uzņēmumiem ir šīs noteikumi, kad ir jābūt apdrošinātām šīm īpašuma. Nē, te bija runa tikai par veselības apdrošināšanu. 3107. Jā, mums ir darbiniekiem apdrošināšanas, jā. Tad nākamais jautājums bija par presu. Presu mēs abonējam Kurzemes vārds, Kapitāls. Jā, šie divi žurnāli, mēs avīzi un žurnāls abonējam. Nu labi, jā, bet vai tas pie pāri žurnāli izšķirs to, vai mēs galvojam, vai mēs negalvojam par kredītu, lai uzsākt apkur, lai norēķinātos Es ar atvainojos, kreditoriem. vēl nepabeidzu. Un par darbiniekiem mēs runājam, tad darbiniekiem algas nav palielinātas 4 gadus. Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ arī šo apdrošināšanu mēs esam iegādājušies. Kādā veidā mēs varam arī motivēt savus darbiniekus strādāt.
Un kāda mums Seibankā ir vēl grobiņu siltumam aizņēmumi? Seibankā mums ir saistve aizņēmums, jā. Tad mums ir līdzīgas ir teleskops, ko iekrāvējām, vēl gadu jāmaksā. Tad ir par koordināciju vēl 2 gadu jāmaksā. Vēl ir jautājumi? Es tikai gribētu teikt, ka apmēram tā kā tā televīzijas reklāma apstieties uz to cilvēku, kas to paveic. Mums tā šķelda skatumā ir uzcelta, un es saprotu, ka rītā varēs arī iekurt. Nu, vismaz avīzi varēs iededzināt. Jā. Un katrā ziņā daudz nozīmīgāks ir tas, ka mums tagad ir alternatīva, un tā gāze, ja ir lētāk, tad mēs kurinām ar gāzi, un ja ir paši kurināmais, ja tad tomēr tā nauda visi paliek te. Es domāju, ka daudz lielāks tas paldies ir jāsaka par to, ko Evita ir izdarījusi, un ja tie kredīti ir, tad ir arī debitori, no kuriem to paņemt, un mēs jau zinām, kāda tā mūsu iedzīvotāja maksātspēja. Lūdzu, Ināra. Man ir arī viens tāds jautājums saistībā ar Kapsētas skolas katlumāju, vai tiešām tur ir plānots arī kultūras tam pieslēgt pie tās katlumājas? Evitai šito te nevar atbildēt, tas paliek neatbildēts, jo izpildirektors šobrīd nav. Tātad neviens uz to Evita var atbildēt, bet tā ir izpildirektora kompetence. Un... Skaidrs, paldies. Ināra, bet tas galīgi neatiecās uz kredītu pa siltumapgādi. Tad man ir viens jautājums. Es saprotu, ka tā norēķināšanās notiek ar iedzīvotājiem, kur maksā tātad mūsu namsaimniekam, ja, Grobiņas nama apsaimniekotājiem, ja, un pēc tam viņš maksā jums par siltumu. Jā, mums ir noslēgta līgums. Tur ir kaut kāda starpniecības nauda arī? Mēs namsaimniekam maksājam, jā, par iekasēšanu. Jūs maksājat par iekasēšanu? Kas attiecās uz tev dzīvokļu mājām un arī uz privātu mājām, jā, mums ir atsevišķi līgumi nodalīti, un mēs par to maksājam. Un kur jūs ņemat naudu, lai nomaksātu? Mēs ņemam naudu no savas saimnieciskās darbības. Ja mums ir 5 nozars, ar ko mēs nodarbojamies, tad mēs ņemam. Attiecībā uz daudzdzīvokļu mājām, to mēs tarifā iekļaut nevaram, bet tas, ko mēs iekasējam no iedzīvotājiem par ūdeni, un mēs tarifā varam iekļaut. Un kas to tarifi noteicis? Regulators. Bet jaunajā likumā ir izmaiņas, kas attiecīgi ietekmēs arī regulāru noteikto metodiku, arī attiecībā uz iekasēšanu. Iespējams, ka to mēs arī varēsim visu iekļaut tarifā, bet tas būs nākamā. Es gan Grobiņas novada namsaimniekā saņēmu informāciju, ka tarifu par siltumu ir noteicis pats namsaimnieks. Es pats biju uzskats jauca divas dažādas lietas. Iespējams. Jā, Grobiņas siltums apkalpojumā teritorija, siltuma apgāde Grobiņas pilsēta. Savukārt Grobiņas novada namsaimnieku teritorijas pagasta. Un tātad viņi par turieni nosaka. Jā, savu šo teritoriju. jautājumu atbildēt Grobiņas novada namsaimnieks. Labi, paldies. Abi, paldies, ja vairāk jautājumu nav, vai mēs esam gatavi balsot? Pēc par? Pret? Es esmu pret. Ines ir. Kā tu zini, ka Ines ir pret? Es redzēju. Rokas pacēla. Pret? Jā, starp to. Labi. Nu viss, tad viss nobalsots. Ines, Ināra pret, pārējie visi par. Vēl vēlreiz publiski paldies par to šķeldas katlumā. Nu, tas ir varētu. Un ikvienam es aicinu iet un pārliecināties, ka mēs tomēr šodien esam vienā katlumājā droši. Un atbildot Inārai, es paredzu, ka līdz Ziemassvētkiem ātrāk nebūs tā Kapsētas ciema katlumājā. Vienkārši tehniski tas neizmēr. Mums ir jāsaprot, ka mūsu iedzīvotājiem līdz Ziemassvētkiem nebūs. Tā es tev neteicu. Nu, bet Es ja neteicu, ka nebūs katlumā- jaunā katlumājā. Tu Es prasīsi tev atbildēt. Nu kā tad? Nu tāds brīnum jau nevarētu notikt. Nav tieši sīkumi. Ja es drīkst šī jautājuma sakarā, kāpēc es esmu pret, jā, bet tomēr ir tā informācija jāizklāst, jā, tāda augstprātīga finanšu komitejā nevar ienākt, jā, ka nekas nav paskaidrojums un tur ļoti daudz Kas tad visu ir kā. augstprātīgs? Bet es lūkšu priekšsēdētāju jūs pasakot turpmāk šiem jautājumiem līdzi, jo šeit arī, protams, dokuments aiziet uz banku, jā, Grobiņas siltumu, viņi rēķina savas
likviditātes rādītājs, maksātspējas, līdzsvaru koeficients, bet arī tos var pateikt, pareiķināt un šitas te visi nobalsots, ja ir nepieciešams. Es domāju, ka ļoti tas ir labi, kad mēs interesējamies par saviem uzņēmumiem. Nu, tad nepieciešam vai kādu dienu, vai kādu uzņēmumu dienu, bet es aicinu tomēr domas sēdē iet tālāk. Labi, pie tā tad paliekam. Nu, tad pa bāriņu tiesu. Ir jautājumi? Nevajag nekādu ziņojumu? Nevajag, ja? Vajag? Par katru jautājumu vajag ziņu. Labi. Tā, mīļie kolēģi. Kāpēc jautājumu? Kāpēc mēs nevaram komiteju? Nē, nu jau vajag. Kad mēs diskutējam 3 stundas. Ne pēc likuma mums pienākā. Tad izsludinām pārtraukumu, mīļie kolēģi. Jā. Dabonam ziņotāju. Un ejam tālāk. 5 minūšu pārtraukumu. Tā, mīļie kolēģi. Cik minūšu ziņojumu? Nē, nu labi, nu 3 minūtes. Es mazināšu, ka sev vēl joprojām esmu vārīties locekli, tāpēc mazināšu. Es esmu uzrakstījusi iesniegumu lūgumu atbrīvot man šī amata, kur pildīju materiālās funkcijas. Arī bija vārīties locekli, piedalījos sēdēs, jo lūgums man atbrīvot no amata uz pašas vēlēšanos. Cits loceklis vietā šobrīd nav paredzēts vārīties. Tad jāprasa Guntē, mēs varam strādāt, cik tie locekļi paliek? Paliek, jo Olita uz doto brīdi viņa arī locekli, bet viņa nepiedalījās, teiksim tā, sēdēs nelēma, viņa bija protokolists, bet viņa locekli vispār iecelt. Tad domā, ka bāriņu tiesu mums darboties spējīgi. Labi. Un cilvēkam jātiek. Nu, kas par? Vai apmierināt? Paldies vienbalsīgi. Par nenotikuši izsoli. Kas bija grozīt? 6. punkti. Tad es varbūt ziņošu tālāk. Nu, piedodiet. Šis lēmums mainās sakarā ar to, ka ir mainījušies jau tāds lēmums ir bijis, kas ir iesniegts Centrālajā vēlēšana komisijā, par cik ir tātad es vairs neesmu bāriņties locekle, kur man bija tiesības apstiprināt šos te parakstus. Tagad ir vietā 1. punktā Olita Kalna, un pagastā bija Regīna Putniņa, un šobrīd ir ielikta Linda Pričina. Jo vienam cilvēkam bija jābūt pagastā. Tās ir tās visas izmaiņas. Tāds ir izmaiņas, jā. Ir vēl jautājumi? Jā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nu, tā par to izsoli. Tur arī māju var noziņot? Jā, interesanti bija, bet neviens nepieteicās izsolēji. Tad, kad izsola datums jau bija pagājis, tad radās interesants, kāds pa īstam. Un tagad ir lūgums uzlikt uz atkārtotu izsoli, samazinot sākuma cenu. Nu, ja, kā likumā prasīts, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Tā, 8. Kas to ziņo noziņo? Es? Labi, ziņo. Tad šīs ir jaunās programmas. Tas ir mākslas un muzikas skolā. Viņas vienkārši ir jāapstiprina. Nauda tika paredzēta jau budžetā, tagad tur nekāds papildus finansējums. Labi, kādi jautājumi? Kas par? Vienbalsīgi? 9. Papildus stundas. Gaviedē. Nu, tad jau Gīnas tev arī tas iznāk izstāstīt. Jā, tātad šeit ir papildus, lai nodrošinātu mācību procesu šajās apvienotajās klasēs, jo Paviesas skolā šī brīdī apvienotā klase ir 7 un 9, lai varētu mācīt atsevišķu 2. klasi, tātad papildus ir vajadzīgi šīs 16 kontaktu stundas. Un par cik mērķa dotācijas sadala mācību iestādēm šī mācību gadā vēl nemainījās. Paliek šī iepriekšējā, ka kopējā mērķa dotācija no valsts tiek ieskaitīta kopējā novadu kasē. Līdz ar to tātad mēs joprojām varam variēt ar to, ka atsevišķi mēs varam iedot papildus tiem, kam kaut kam pietrūkst. Šī brīdī tā ir vēl. Labi, kādi jautājumi?
Tas ir no mērķa dotācijas. Jā, tas ir no mērķa dotācijas. Vēl ir kādi jautājumi? Nav, kas par? Vienbalsīgi? Tā. 10. Gina. Jā. Tātad par Gavijas pamatskolā štabu sarakstu. Šeit arī tātad ir sadalīts tas, kad mazliet mainās pienākumi dežurantam un saimniekam, tad tur tālāk ir, jo šeit arī nav nekas papildus, vienkārši tiek pārdalītas slodzes. Labi, ir jautājumi? Kas par? Vienbalsīgi? 11. Komitejās tātad tika skatīts šis Grūvijas ģimnāzijas attīstības plāns, tātad iepriekšējais plāns, kā jūs redzat, ir 3 gadiem, tas termiņš ir iztecējis, līdz ar to ir jāraksta jauns. Nu, varējāt iepazīties droši vien visi, kam tas interesēja. Protams, šis attīstības plāns paredz to un atreferē arī daļu no tiem, kas ir izdarīts un kādā veidā, teiksim, ir jāpanāk to, ko un uzstādīt jaunu uzdevumu. Labi, ir kādi jautājumi? To varēja iepazīties. Lūdzu. Attīstības plānā bija minēts veidot metodisko centru novada skolām. Kā tas darbosies, kāda tā ideja? Varbūt tāds jau ir? Nu, būtībā viņš nav noformēts kā metodiskais centrs, bet to, ka šīs te metodiskās komisijas, kas darbojās mums novadā, būtībā šie metodisko komisiju vadītāji arī ir, teiksim, ģimnāzijas skolotāji. Ja? Bet, lai viņu izveidot kā šo metodisko centru, tad vēl būtu arī jāpiestrādā pie tām, lai tas neskaitītos tikai formāli, bet lai patiešām viņš darbotos kā centrs, lai veidotu programmas, tas arī paredzētu jaunu, teiksim, kaut kādu mācību programmu veidošanu, kas arī būtībā šobrīd jau notiek. Bet, viņš nav sakārtots līdz galā. Teiksim tā, tas ir nākamais. Iestrādes ir, bet viņš būtu jānovad līdz tādai reālai darbībai. Labi, kāda vēl jautājuma? Nav? Balsojam, kas par? Pret? Es atturēšos. Es arī atturu. Labi, 2 atturās. Tā. 12. Šeit izmaiņa bija tikai tā, ka šeit būtībā nekas cits neizmainās. Izmainās to, kad bija Grobiņas pamatskola, tagad ir Grobiņas sākuma skola. Labi, vēl jautājumi? Nav, kas par? Vienbalsīgi, paldies. Jā, 13. Profilā. Šis laikam bija vairāk uz manīm. Jā, mums katru gadu tiesības sargs sūta vēstules un arī lūdz tā kā atskaits, kas strādā ar nepilngadīgajiem, kas tā kā ir veikuši pārkāpumus dažāds. Un mums tā kā nebija nekāds lēmums un domas, ka to veic tā kā sociālais dienas. To var veikt vai bāriņties arī, vai pašvaldības policija. Un tad tagad mēs esam uzlikuši uz domu, ka to veic tas sociālais dienas. Paldies. Ir jautājumi par to? Nav, kas par? Paldies, vienbalsīgi. Stipendijas pagarināšana, tas tam jā? Ir jautājumi? Vai tur kādu ziņot? Ļoti labi mācās. Labi, kas par? Es atturēšos. Kur tu noimnā? Jaunam, centīgam cilvēkiem. Es neesmu īsti pārliecināta par tām stipendijām. Kā labi? Tā man ir, kad es neesmu īsti pārliecināta. Es domāju, cik var vajadzētu atbalstīt par kādu centušās, jā. Labi, nav. Tā, 15 Grobiņas novada pašvaldības noteikumi. Es Tur kā var. Nobalsojam. Es atturēju. Labi? Nobalsojam, jā. Tie citi nobalsoja, Ināra tur. Es atturēju. Tā, 15. Vai komentāri? Kurš ir gatavs izstāstīt? Es varu izstāstīt. Tātad ir 2 grozījumi. Viens no grozījumiem ir
par pašvaldībai piedarošu tirdzniecības galvu izmantošanu pārtiks nepārtiks precēm. Nodevs likuma līdz šim bija €42, šobrīd ir grozījums uz €2 dienā. Teiks, lai vieglāk iekasē un īcevišķi arī pilsētas svētkos. Un otrais grozījums ir juridisko par tirgus laukuma adresi mainīt uz Lielā iela 58. Šobrīd Grozas pilsētā oficiāli tirgus laukums. Labi, ir vēl kādi jautājumi? Kas par? Vienbalsīgi 16 iepirkuma komisijas nolikuma. Tāpat māja izstāstīt? Jā, par cik mums tagad ir, teiksim tā, lielāka vērība esam līdziezuši visiem iepirkumiem un visiem. Vēl lielāka vērība. Vēl lielāka vērība tieši tā dokumentācija, arī iepirkuma komisijas nolikumu esam pārstrādājuši. Kaut kur atbilstoši vairāk esošajai situācijai, tādā ziņā, ka mums ir nolikumi arī paredzēti vairāk protokolisti, katrai, kuri protokolisti, respektīvi būs konkrētā iepirkuma speciālists, un tāds lietas vairāk viņš, teiksim, tā ir uzlabots nekā vecais. Labi, tas labi. Kādi jautājumi? Man viens ierosinājums ir. Nu? Varbūt to veco iepirkuma komisijas nolikumu mācību spēku zaudējuši. To tā kā nevajag. Gan jau, ka tā vajag. Tad otro punktu. Paldies. Nu, ja. Ar tādām redakcijas izmaiņām varam balsot? Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 17. Kultūras nodaļa vadītājs speciālis darbs amats. Nu, kad jau ka vajag divos teikumos. Tātad ar šo gadu, ar šo sezonas gadu, kā mēs uzskatām, ka tātad mākslinieckam kolektīviem sezona sākās rudenī, tāpat kā skolai. Līdz šim mums pulciņi darbojās, pulciņu vadītāji strādāja uzņēmumu līgumiem. Šī brīdī tātad mums vairs nebūs uzņēmumu līgumi, bet viņiem būs darba līgumi terminēti. Līdz ar to, lai mēs varētu visu šo pasākumu uzsākt, ir nepieciešams tātad nolikums, uz kā pamat un pēc kādiem noteikumiem, tad tiek, teiksim, šīs te darba algas un darba samaksa veidota. Labi, kādi jautājumi? Bet es saprotu, ka tie ir terminēti līgumi visi. Jā, uz sezonu. Nu jā, labi. Es tik gribu pateikt, ka nolikums ļoti vietā un paldies sagatavotājiem. Tā ir kārtība, kur ir skaidri viss uzrakstīts un pēc kuras var vadīties. Ņemam piemēru, lūk, ar iepriekšējo. Labi, sikurāt, jā, tas ir tik liels prieks dzirdēt. Jūs varat smaidīt, bet pašvaldības nav. Es smaidu par to, es par to katru māju un jūs par to nolikumu, ko katrs labāk saprot. Nē, bet mēs pašvaldības naudu lemjam. Jā, arī. Jā. Nu, tad visi par, jā? Paldies, vienbalsīgi. 18. Un 18. attiecās uz šo te iepriekšējo, tad tiek apstiprināti šie te pulciņu štati. Labi. Nu tad līdzīgi, jā, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 19. Atvieglojumi. Tehniski toreiz stāstīja Andris stāstīja. Nu ar divos teikumos. Strādājot ar esošajiem noteikumiem, šo nodokļu atvieglojumu piešķiršanu, ir secināts, ka ir lietas, ko varbūt vajadzētu pamainīt, un īstenībā tas, kas pamainās, tas ir tā kā labvēlīgāks nodokļu maksātājiem. Tās pirmās izmaiņas, kas ir mums bija iepriekšējos sestošajos noteikumos, bija 150 lati pensionāriem, kuriem ir mazākas pensijas, tiek piešķirta atvieglojums. Tās šīs summiņi tika automātiski pārvērst uz eiro, kad veidojāt 213,43, un arī, lai tā summa nebūtu tik neapaļa, deputāti lēma, ko summiņu noteikti 210 eiro. Tad nākošais ir par politiski represētajām personām. Likums nosaka, ka atlaida politiski represētām personām pienākās tikai tad, ja viņiem īpašumā, tiesiskā valdījumā ir īpašums bijis vismaz 5 gadus
mēs ieliekam saistošos noteikumos arī šos te no 1. līdz 5. gadam. Lai viņi saņemtu arī iegādājoties šo īpašumu, lai viņi arī tad saņemtu šo atlaidi. To es konkrēti esmu paskatījusies arī par citām pašvaldībām. Šāds te saistošo noteikumu punkts ir. Tad nākošais ir atvieglojumi tiek piešķirti par visu taksācijas gadu. Šobrīd mums bija tā, ka cilvēks uzraksta iesniegumu, un mēs atlaidi piešķiram ar nākamo mēnesi pēc domas sēdes lēmumu. Bieži vien cilvēki dara, ka viņi sagaida maksāšanas paziņojumu, kas ir februārī, tad viņi martā uzraksta mums iesniegumu un atlaidi saņem tikai ar aprīli un nesaprot, kāpēc viņi nesaņem ar visu gadu. Tādēļ tas arī tā kā labvēlīgāks, ka kurā laikā, kad cilvēks uzraksta šo te iesniegumu, viņam ir iespēja saņemt atlaidi par visu gadu. Tā, tad nākošais ir daudzbērnu, tas saistīts ar daudzbērnu ģimenēm. Ja ir 3 bērni un ir līdz 24 gadu vecuma bērniem, kuri mācās vidējās speciālās augstākās mācību iestādēs. Mums bija jāpieprasa īsiņa, kas apliecina, ka viņi šeit mācās tā kā šādā vecumā, kas ir vis 18 gadiem, ja mācās arī Groviņas ģimnāzijā. Līdz šim mums vajadzēja arī īsiņu no Groviņas ģimnāzijas, lai mēs nepieprasītu īsiņu no savas mācību iestādes. Mēs delikām šo te punktu, ka no Groviņas ģimnāzijas, kas ir Groviņas novada pašvaldības mācību iestādes, šīs īsiņas mēs neprasām. Es atvainojos, ka es pārtraucu, bet tas viss tur ir rakstīts. Vai mums ir nepieciešams pārlasīt? Kādi jautājumi? Nav. Paldies, vienbalsīgi. Tā. 20. par parakstīt zemes nomas līgumu. Visām zemes ierīkotājiem, kas darbojās parakstos, ir šīs tiesības parakstīt. Un tā ievijai nebija vēl, ja? Jā, nebija. Kolēģi, ir jautājumi? Kas par? Paldies. Tā, par nodokļu atvieglojumu piešķiršanu 21. Es saprotu, ka tur nekā mēs nevaram. Pēc tam dataizsas. Jā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. 22 zemes noma. Mazdārzi. Jā, super, ka kāds grib to zemi. Vajag ziņojumu? Varam lasīt, ja? Kas par? Paldies. 23. Nodokļu parādu dzēšanu. Un tur varbūt īso vajag. Kā tur vieto maksāt nespēja? Ja ir uzņēmums, kurām ir bijusi maksāt nespēja, un uzņēmums jau ir likvidēts uzņēmuma reģistrā, viņam esoši īpašumi ir atsevināti maksāt nespējas procesa ietveros, bet nekustamā īpašuma nodoklis ir palicis nesamaksāts. Tad to likuma pamata šī summa ir jāatdzēš. Labi, ir jautājumi? Nav. Kas par? Vienbalsīgi. Tā. Tad pa īpašumu reģistrēšanu un nodošanu. Dzīvojumā vai rūpmā. Dzīvojumā ēka. Jā. Kad būs uz izsoli. Jā. Ir jautājumi? Kas par? Paldies, kolēģi. Vienbalsīgi ir. Tā. Nekustamā vārtais Kalneniek, piedodiet. Dzīvokļu cenas apstiprināšana. Jā? Tur nevajag kādu ziņojumu, ja? Kas par? Paldies. Tā, 26 kalēji. Mēs tur neko nevaram ietekmēt. Kas par? Paldies. Vienbalsīgi. Es nepaspēju nobalsot. Piedošana, bet gan jau, ka tu būtu pārējā. 27. Kas par? 28 rezultātu apstiprināšanu šķēri. Kas par? Vienbalsīgi? Tā, 29. Par kas? Tā. Tas ir dzīvoklis par kas? Jā? 2. Kolosāli. Kāds grib, jā? Grib kāds? Jā. Kas par? Blakus dzīvoklis. Atkal būs sakot. Tā, par sadarbības līgumu. Vajag ziņojumu? Drusku vajadzētu. Vajag? Lūdzu. 2 teikumi. Groviņas arheoloģiskā ansambļa attīstības un pārvaldības plāns paredz sadarbību ar Latvijas universitāti turpināt pētniecību mūsu arheoloģiskā ansambļa objektos
Un šis sadarbības līgums ir plānots noslēgts 2020. gadam, lai sākot ar nākamo gadu studentu prakses vasarā tikt veikts kādā no Arhāriskā Ansambļa locekļiem. Ar mērķi atklāt varbūt jaunas šīs vērtības un... Cēlas mērķis. Ir jautājumi? Nav. Kas par? Paldies, Ilgi. Tā. Biedrība. Veselība. Lokiem. Super. Ir jautājumi? Kāds var nozīmēt nedaudz? Labi, Ginta. Tātad šī ir loku šaušanas sporta klubs biedrība, kurš jau darbojās veiksmīgi un ar panākumiem jau ne pirmo gadu mums novadā. Un viņiem problēma ir, teiksim, trenēties ziemā. Līdz šim mēs dažādi mēģinājām viņiem robežniekos, tad arī sporta centrā, bet tomēr šī te loku šaušanas specifika ir tāda, ka, mēs tā kā negribam, ka mums tos galdus cauršauj un skatos dēļus, tā kā, šīs telpas, kas tiek piedāvātas pašreiz, ir tā neizmantotas un biedrība uzskatīja par labu esam, kad viņus tas apmierina. Jā, 2 labumi tur uzreiz ir. Jā, pirmās apsaimniekot, ka šī brīdī viņi arī ir, teiksim, tāda, pamest tā garažas otra puse nesakopt, bet es domāju, ka piešķirot šīs telpas izmantošanai biedrībai arī tur. Jā. Tās ir tās mazās garažas otrā pusē? Jā. Otrā pusē bija, jā. Kur riteņi? Jā, kur riteņi bija, jā. Tā liela laime, pirmkārt, ka tāds klubs ir un otrkārt, ka viņi to grib, jā. Tur arī ir ļoti daudz jaunieši. Jā, tas ir ritīgi labi, jā. Un cik vien var reklamējiet, tur arī cilvēki iet ar ierobežotām, tām kustību iespējām. Kad šis ir vienīgais, ne gluži vienīgais sports veids, kad krēslā tu var arī. Tā, aktīvs sports veids, jā. Kas par? Es esmu par, bet man tikai vienīgais, kas dara uzmanīt tās nomas maksas, jo mums gan par mazām telpiņām, gan par tādām lielām ir viss vienāds. Biedrībā. Jā. Tikai biedrībā runāt. Jā, bet tur ir tas viens likums, kur parasti kasās knāpes klāt, tas ir par to īpašumu iznomāšanu, ka tur jābūt ir tā taisnīgai atlīdzībai. Bet es saprotu, ka mums ir kādreiz bijis agrāk kaut kāds tāds lēmums, kur ir noteikts, ka biedrībām tā bet tas ir kaut kā jau labi sen. Labi sen, tas ir varbūt pat iepriekšējā sasaukumā, tad, kad mēs tām biedrībām atbalstu pie Eiropas finansējumu, un tad bija tie 5, vismaz 5 gadi un 5 tie. Bija 5 lati, bet mēs pārlikām uz 5 eiro. Lati bija 5, tad ir 7,5. Jā. Labi, bet tev ir taisnība, vēršam šito te vērā un Māja lūdzu pierakst to pārskatīt, vai mums ir tas pietiekoši pamats, jā? Bet citkārt mēs esam nobalsojuši? Jā. Labi, paldies. Tā, 3 un 2. Es riktīgi paldies, jo saprotu, ka tev tur ir gan praksa, gan pieredze un praksa kaut nāda, jā? Jā. Visās lietās. Ko? Visās lietās. Nē, viss kārtībā. Visu mēs nevaram dabūt. Tā. Citos nodos ir drusciņ citādāk tā pieeja, bet es vienkārši labi. Tā. Bet, tad ņemam to vērā, vajag izpētīt to citu pieredzi, jā. Kādam vēl labāku pieredzi. Tā, par dzīvojumās telpas piešķiršanu. Kurš mums ir tagad vispārējā kārtībā, jā? 3-2? 3. Vajag ziņojumu? Viņi bija tur viss uzrakstīts. Komitejas sēdi. Jā. Sociālais dienas piedalījās, cilvēki apmēr tur dzīvot. Vēl bērni ir. Bērni, jā. Jā, kolosāli. Un ir tāda iespēja. Tad bija tas, ka mēs diezgan daudz diskutējam. Nē, tas ir cits, jā. Tas ir cits, par diskutēt. Tad šita nediskutēja, šita viss ir skaidrs, jā? Balsoja. Paldies, vienbalsīgi. 3 tiesības. Par šo jautājumu arī mēs izdiskutējam. Mēs faktiski komiteja pieņēma lēmumu uzaicināt uz domu sēdi. Nav tā dāma. Labi, ir atliekam uz 1 mēnesi. Ja tas cilvēks. Tur ar to mēnešu atlikšanu tā, tur ir maz bērnu, skolnieku un
dzīvoklis jau 2 gadu stāv tukšs, nu to es komentēju visu Jā. skaidroju. Un tagad viņš ir piekārtots, nu vismaz komunāli Jā. piekārtots, ka cilvēks tur varētu dzīvot, un viņi strādā vīrs arī tepat kaut kur. Tas labi, bet jautājums, Modri, tev kā ziņotājam, vai viņi kādu dibinātu iemeslu teikos, kāpēc viņi nenāk, viņi varbūt negrib to dzīvot? Es nezinu, nē, tā nav. Tā nav, viņi grib. Jo viņi tur bija aizvest arī ap 2. Labi, kāds priekšlikums uz terminētu laiku tad iedot viņiem? 6 mēnešiem. 6 mēnešiem, jā. Ir vēl kāds priekšlikums? Tad kas pat? Nu, mēs tur vienīgi Nu, nu. diskutējām par tām parādu summām. Nu jā, ka viņi tur ir parāds, bet viņu... Es jau domāju, tas nav priekš protokolu, kad diskutē, cik tu gribi, to viņš nemaksās. Nu jā. Bet, Ja tie bērni ir? Cilvēks tiek virzīts uz Es gribēju teikt, ka bieži vien tie terminētie īres līgumi ir tas, ka nākamā un tomēr samaksā kaut ko maksā un domā par to, ka jāmaksā. Jā. Nevis kaut kā caucmošs tāds arī tas. Jā. Ģimenes tiek virzīts uz centru, lai viņiem būtu labāk apstākļi un būtu iespējas vairāk strādāt. Bērns, man liekas, mēs atgriežam no vīrus, ka viņi neaizgāja un līdzi kaut kā tādu, tomēr tas plus. Nu, arī būtu labi, bet katrā ziņā... Atbalstīt komitejas lēmumu. Nu, tad 6 mēnešiem, jā? Jā. Kas par vienbalsību? Tur tik to numerāciju. Ko? Tu pret To piedošanu? numerāciju. Nu, tā var būt. Tur ir viens, tas trešais iemesls, vai paskaidrot, vai pareizi. Viņam vairāk jāmaksā, es nezinu, 3 stāv, ne, 2 stāv, vai 3 stāv. Jā, bet tu pielasi. Jā, domā, nemaksās. Viņi izvērtēm nevajag. Parkas tika atbrīvots no zāģiem. Mēs jau nobalsojām. Nē, šis ir otrais jau. Bet šis ir nākošais jau. Nu, es atklāju, es beigās paprasīju. Šis ir tas bija īris. Jā. Vēl kāds jautājums? Jauna sieviete. Jā. Nu, tur arī mēs diskutējam ilgi, jo prasīja, kāpēc ģimenei tur parāda un tā, bet nu, es nevaru izšūt šī meitenei, ka viņi grib dibināt ģimeni, to, ka viņu saistīt kopā ar vecākiem, kas ir parādā vai vēl kaut kas. Nu, lūgums tika arī viņi tur parādīt šis dzīvoklis. Viens reāli negrib iet uz tur dzīvot. Tas ir prom tāšos. Viņi bija uz mieru, īrēt. Jā. Kādus, nu es domāju, ar uz laiku, 6 mēneši, tā, ka mēs te darām. Nav tur uzrakstīts. Ir uzrakstīts. Nu jā, tad jau redzēs. Nu jauna sieviete. Jā. Nu, Lūgums ir atbalstīt šādu lēmumu. Paši cilvēki vien ir. Jā. Dzīvoklis stāv tur. Tas jau... Nu jā, nu it kā ģimenei parāda, bet nu mēs nevaram sākt. Nē, tur Nu, ir bet tā, ja ka tas viņa dzīvoklis no tā mammas dzīvokļa, tas Jā. parāds iet uz jaunu Jā. dzīvokli. Bet tas jau, jā. Nu, bet piedodiet par tādu jautājumu. Ja mēs to parādu tur liekam vai neliekam, ja tam cilvēkam to dzīvokli nedevuši stāvēs tukši, un tagad tā neviens nemaksā. Nu jā, tā ir. Doma maksā arī. Ko? Doma maksā. Jā. Neatkarīgi Nu. no kā. Nu, tad, ja tā rēķina, ka tad labāk tomēr, lai tam cilvēkam ir. Un tad atkal uz tiem 6 mēnešiem, Tur tā mamma paliek iekšā, vai ne? Jā, viņiem savus dzīvoklis, un šis ir jauns dzīvoklis. Ko ar to 1000 parādu darīs? Jā, prasīja no vecākiem vairāk. Tā ir tikai no šīs meitenes. Nu, tur ir tāda situācija, ka neviens reāli dzīvot no kapsēdes un medes netaisās ietu. Un šī jaunā sieviete, varbūt, ka viņi dibina ģimeni un ir... Ir vīrs, kur ir. Tas ir mamma. Nu, labi. Vai mēs esam pietiekoši par to tēmu izrunājušies? Tātad es tik un tā atkārtoju, kad vai mēs piešķiram vai nepiešķiram, ja? Nu, ja, tam cilvēkam, tomēr, ja viņam ir tā dzīvojuma platība, tad ir cerība, ka kāds maksā. Jā. Un varbūt cilvēks būs laimīgs, un varbūt, ka rasies ar tas vīrs, tad neicēm, ja? Labi, kas par? Jā. Jā, vienbalsīgi. Tā. Tie cilvēki, kam uz tiem 6 mēnešiem ir noslēgts līgums, un viņi ir
pagarina kaut kā. Nu, un tev šī maksāja? Viņš maksā. Maksā? Nav parāda. Nu, bet kolosāli ar šito te kā pozitīvo piemēru. Viss par. Paldies, uz cik tagad viņam ir pagarinājums patstāvīgi? Uz gadu. Arī labi, jā. Nu, paldies, jā. Tā. 36. Tā ir Bārtas meitene. Bāre kādreiz bijusi aizgādnie cīpā Bārtas pagastā. Nu, labi, bet tad to dzīvokli? Dzīvokli ne, vienkārši rindā. Rindā? Cīpā kārtā. Pirms pirmais numurs. Jā. Tā ir vēl Nu, baigi varši, jā. Jā. Nu, Bārtā ir tas dzīvoklis, ja vēl nav? Nav. Nu, kā būs, tad būs, jā. Diskusija bija arī mums diezgan liela. Māte it kā piedara māju, vēl kaut kas, bet es nevaru skatīties, ka 7. augustā. Nu, jauni cilvēki, mīļai, nu, lai ir. Vecmāmiņai? Jā. Bet, jauni cilvēki jāatbalsta. Nu, ja viņš grib, viņš taču zina, ko viņš cilvēks grib, to viņš ir prasa, jā. Tā. Paldies, kolēģi, es sapratu, ka vienbalsīgi. Tā. Atbildi. Kas par? Stop. Nu? Kas tur bija komitejā pa sarunu, jo komitejā lēmums bija atlikt. Kas ir mainījies šajā? Nu kā, tev tā situācija ir tāda, ka cilvēks dzīvo ar vīru vienā dzīvoklī, un pēkšņi vajag citu dzīvokli. 6 cilvēki dzīvo 2 dzīvoklī. 2 ģimenes principā. Nu, to, domāju, vajadzētu varbūt zināt. Bet tu konstatējuši daļu. Komitejā tā. tā bija arī. Lēmums atlikt. 2 ģimenes dzīvo 2 dzīvoklī. Dažādi cilvēki vecāki un 6 cilvēki. Un tur viss ir vēlestības. Uzņēmt rītā, bet tas nenozīmē, ka kapsēdē būs dzīvokli. Nu, labi. Komitejā tā nebija, jo par šo jautājumu es biju komitejā, bet tad varbūt tas druscītiņi skaidrāk vajadzētu. Nu, bet tur viss ir apsteigts. Nu, gluži tā nav. Dzīvojamās telpas īslīgums ir uz, teiksim, tēva. Tie nevar saprast uz kādu. Nē, nu 2 ģimenes dzīvo vienā. Nu, tagad ir skaidrs, nu tad jā, bet tad, kad mēs komitejā runājam, tad nebija skaidrs. Nu, tad tagad mums tiem ir skaidrs. Nu, super, tā. Nu, tā balsoja. Paldies, vienbalsīgi, tā, jā. Tā arī ir, jā, tur viens būtu netrūk. Nu, atbilst visiem nosacījumiem. Nē, es domāju, man nav drukas kļūda. Ir atbilst. Atbilst, kas par? Paldies. Tā, nu. Izsautas komiteju un tika noraidīts, jo viņai pieder zemes grāmatā 2 dzīvokļi un vēl kaut kur un tā. Tika noraidīts. Lai tik dzīvo? Neuzņēmt rīt. Jā, paldies, kas par? Paldies, vienbalsīgi. 40. Nu, tas ir. Nu, tilti. Jo aizgājus izsoltas, sadīties, ka bija doma. Un tiltos es viņu personīgi aizvedu un parādīju. Tas ir sakārtot dzīvoklīts, viņš dzīvo šodien saimniecības ēkā. Jā. Paga, šis nav šis? Tālāk. Nē, šis ir. Viņam pārslēgt līgumus. Kas tas ir? Nu, viņš ir pārvaldnieks. Ne mājā. Nu, tagad sakārtot lietas. Tā būs labi, jā? Būs abiem, kur dzīvo. Nē, pagaidām šim būs. Šim, jā? Vēl, ka būs nākošais. Tas ir 3. jau? Jā. Tas ir tas, kas ir pārvaldnieks. Jā. Tiem šķīburiem? Nē. Viņš vienkārši sieva atsakās no tā dzīvojuma platība, pārslēdz līgumus. Cik tas ir? Pārslēdz. Nu labi, kā tik visi laimīgi, jā. Paldies. Es apspriežos, jo es te īsti nesaprotu, kas. Nē, viņš tur visu laiku dzīvo. Jā, te ir stāsti paskaidrot, lai saprotams cilvēkam, kas nezin tos. Es nebiju tajā gadā, jau es Šis ir tas cilvēks invalīds, kurā reāli nav kur dzīvot. Un tik viņam
viņam parādīja. Doma bija, ka varētu te ķibaros to 7, ja to neuzliks uz izsoli, bet tu tā kā izsoli pieteicās viens cilvēks gatavs maksāt, tad viņu pārcelt no saimniecības šķūņu uz 4 dzīvoklis 3. Komitejā invalīds. Un ko viņš teica? Viņš bija aizvest, mēs staigājam augšā lejā. Tas ir. Jā. Tagad. Nu, šeit, ja drīkst, jautājums ir nopietns, jo cilvēks ir invalīds, lai kādu dzīvesveidu, piekopja, bet viņam jau labāk cilvēkam nepaliks. Vai tas ir saprātīgi otrā stāvā ierādīt? Ko Elīna var teikt? Jo noteikti arī sadarbība jau ar viņu bija. Nu, tas ir uz 1 gadu, nu tas nav ilgtermiņā, jo cilvēkam gadi nav. Viņš jau tik uz 6 mēnešiem būs uz līgumu. Patreiz iedod tā un tad skatās. Ne, nu skaidrs ir, kad Inese ir taisnība jāskatās ir, bet tad Elīna šito jūs atcerties. Viņš daudz tā ir atteicies no sociālās palīdzības, kas ir sniegta. Viņš ir iepriekš atteicies to, ko mēs esam vēlējušies. Viņš ir izmutis no pansionāla. Jā, no pansionāla. Bet, ciema nāk, nebūtu cilvēcīgi atstāt viņu, te sevi sēk. Tur plīti ir? Ir viss. Viņš ir piekrits arī, ja viņš pats ir piekrits arī dzīvot. Jā, tā ir liela lieta, ka cilvēks pats piekrīt. Jā. Nu, kas par? Paldies. 42. Mazgavīja. Tur Anda kaut ko pateikt. Pašvaldībai pieder īpašums Mazgavīja. Jā, to mēs zinām. Jā, sastāvos no 2 zemes gabaliem. Arī to mēs redzam, nu? Jā, viņš tiek dalīts. Skaidrs. Ir vēl jautājumi? Viens īpašums ar māju. Jā. Un kāds tas dalīšanas mērķis ir? Atsavināt. Pārdod. Kādu no gabaliem, jā? Nu, principā tās visas lauksaimniecības zemes, kas ir, un mēs gabals. Un pašvaldībā paliek ceļš un paliek vienā ēka. Kas man? Vai vēl ir jautājumi? Nav. Varam balsot? Paldies. Vienbalsīgi. Detāli plānojumu. Ir jautājumi? Nu, īsti. Ir, jā? Rūpīgi. Īpašums tieks iesniegumu, pārstāv īpašums sadalīšanu, izskatot teritorijas plānojumu. Ir nepieciešams izstrādāt detāli plānojumu vēsturiskais centrs, tas ir un iekškvartāla teritorija. Punkts. Vēl ir ārā jautājumi? Nē. Labi? Balsājam. Kas par? Ir balsīgi. Tā, izsoles noteikumi, dzirdes. Tas ir mēģis centrs. Tas ir tas jautājums, ko mēs finanšu komitejā izņēmām ārā, bet kā cik viņš vēl gājas arī caur tautsēmniecības komiteju. Lūgums atlikt uz 1 mēnesi. Bet to cenu jau tik maz. Nē, mīļie kolēģi, mums ir kapsētas ciemā zināmas problēmas ar tikšanu cilvēkiem uz skolu. Un radās tāds priekšlikums, ka... Nē. Tā ir labs priekšlikums, bet tā doma bija tāda, ka varbūt var samainīt nekustamo pret nekustamo, un ar tē bija tas varbūt šitī nav tāds, kam pie skolas ir daudz zemes. Jā, un kad varbūt piedāvāt mainīt nekustamo pret nekustamo, lai centri ļaudis tiek taisnāk uz skolu. Nu, tāds priekšlikums, tāpēc uz mēnesi atlikt, jā. Nu, tas tur ļoti daudziem būtu. Nē, nav izrādīts no 2 puses, bet ir tā doma viņu pierunā. Vai jūs atbalstīt? Nu, traki tur un tad tur tie suņi, bet tā ir atkal cita radiniece. Jā, bet tā ir māsa. Ja viņi tur nelādīs caur, tad jau nav nekāds lielās jēgas. Ne, tur vēl taisnāk varētu uztaisīt to tā. Lai neiet caur tā mājām. Lai nemaz neiet caur mājām, kur, šad un tad ir arī niknis suņi, kā tam suņam tas mūžs izgadās, jā, un tā viņš ir niknis, tā viņš ir mīļš, un kamēr bija tā teikt, lai viņam viegls, jā, tur bija vienkāršāk, bet, tā māsa, jā, viņa ir savu domu. Atbalstīt. Atliekam, jā? Paldies. Tā, adrešu apstiprināšana. Vajag, ja mēs varam lasīt? Ko? Lasām, jā? Nē, balsojam. Balsojam, kas par vienbalsīgi? Nu, tā lūdzu.
Jā, vai mēs varam iztikt ar to rakstīto vārdu? Īsi vajag. Zemes ierīci. Ir saņemts iesniegums par īpašumu dalīšanu, viens zemes gabals, kurš jāsadala nepieciešams izstrādāt zemes ierīci. It kā tur viss ir uzrakstīts. Varam piekrist šādam projektam. Nu, balsojam. Paldies, balsot. Lēmums tā. Šeit arī ir iesniegums par dalīšanu, te ir 2 zemes gabali dalīšana. Nu, tur arī kā viss rakstīts. Ir jautājumi? Balsojam, kas par? Paldies. 8. Tā, 8. Nu, skaisti, nu. Ir jautājumi? Balsojam. Paldies. Tā, 9. Grants ceļa atvaras atklātājiem projektu. Uldi 2 vārdos, man labi, 3. Jā, valsts atbalsta dienas 8. septembrī ir izsludinājums pamatpakalpojumu ciemu atjaunošanu lauku apvidos, un mums pašvaldībā ir jāapstiprina kritēriji, pēc kuriem mēs atlasīsim tos ceļus, ko mēs virzīsim uz projektu. Mums ir piešķirts 1 miljonus, un mums līdz 19 gadam ceļi ir jāizvērst. Bet tā ir iespēja piešķirt, tas nav tā, ka mums pa gvalti ir piešķirts. Nē, miljons jau iezīmēt mums konkrēti. Jā, bet tik un tā tev tie noteikumi ir jāizstrādā tā, lai varētu to miljonu sasniegt. Jā, mums vajag tos kritērijus, pēc kuriem mēs atlasīsim tos ceļus, ko mēs liksim. Nu tā, kolēģi. Lielākoties kritēriji ir izņēmti no noteikumiem, ko pats lauku atbalsta dienests ir teicis, kas būtu jāievēro. Vienīgais tas pēdējais, mēs pieliekam, ja būs līdzvērtīgi, tad mēs pēc tā pēdējā izšķirsimies, kuram par labu noslēgties ceļu posmu. Pēc tā pēdējā punkta. Ja būs vienā skaits ar 2 ceļiem. Jā, tā man nauda ir salīdzinoši tik maz, kad kuram pa labi izšķirties. Droši vien, ka tā ir satiksmes intensitāte un kur bērni jāved uz skolu. Nē, te jau vairāk ir domāt, man liekas, tie lauksaimniecības ražotāji, viņi atbalstīšu. Ja te vienā ir taisnība, bet, ja 2 ražotāji būs, tad es domāju, jā. Diez vai ar lozēšanu tas būtu tālāk. Nē, tur jau jāizvērtē. Jā, šie ir tie kritēriji. Vai kādam vēl kas ir galvā, ko varētu ātri tur pielikt klāt? Ja paliek tā kā projektā. Te balsojam? Jā, tur bija viņa garāk, un šitie laikam, ko mēs esam izvēlējušies. Tu domā, ka vajag garāk? Tur bija garāk un vairāk. Tad mēs esam nobalsojuši. Ko? Viss apstiprinā, viss vienbalsīgi. Ja bināri vēl domā. Nē, es jau nobalsoju. Jā. Paldies, Ulda. Tā, par to infrastruktūru. Tas arī Ulda tev iznāk. Jā, mums bija tā, ka mēs vienreiz sludinām, neatnāc uz tam 3., 5., 9. daļu, un mēs tagad uzsludinājām atkārtot. Tagad tas 1, 1, 1, 2 un tā tālāk. 3, jā? Tagad visi ir pieteikuši uz visām kārtām. Jā. Labi. Tad jau labi. Jā. Kas par? Es atturēšu. Tu gribēji jautājumu? Nē, es atturēšu. Kā labi? Es nekomentēšu. Es nepiedalos. Jā, labi. Pierakstā. Jā. Jā. Pareizi. Tā, par protokolu grozīšanu. Cimdinieki. Ātri droši vien. Bija lēmums, ka no vienas zemes gabala tiek atdalīts un otram zemes gabalam tiek pievienots. Jo. Iesniedzām šo te lēmumu zemes dienestam, zemes dienests lūdza viņu pakoriģēt mūsu pašu labā, jo šādā veidā pasūtījums būtu lētāks, bet, ja mēs atdalām vienam un pievienam otram, tas pasūtījums būtu zemes dienestam ietverētājs. Ir vēl jautājumi? Vienkārši tā kā pārkārtošana. Jā, un tur ir lētāks pasūtījums. Vai ir vēl kādi jautājumi? Balsojam. Kas par? Vienbalsīgi. 52. Nē, 53. 52. Ir 52? Labi. Nē, visādi var būt. Ir jautājumi, ja visi no rakstiem skaidri.
Kas tajā rūpnieciskā ražošanas saikā ir? Tur kaut kāda pārstrādes? Gružu zartēšana, jā, to visu. To jauno pa ceļiem kaut kur zem. Jā. Spiros. Jā. Nu, tur ir cits spiros. Nu, te vairāk jautājumu nav. Balsojam. Vienbalsīgi. Paldies. Nu, taču tā Sara. Giņa. Nu, kā nevar? Par katru atsevišķi? Jā, nu tā, lai līdz pusdienai varam beigt. Par katru atsevišķi visu nolikt. Vien es jau teicu, tas princips ir... Mīļā dāma. Re, kur ir? Ir riktīgi? Ko? Tur tā tad nemainās, nu mainās it kā tās kaut kas mazliet. Nu jā. Kādam ir kaut kas Jā. mazliet vairāk, kaut kas mazāk, bet tā kopējā summa nemainās. Nu, ja mēs gribam, tad iespēja it kā bija skatīties, kas tur katrā ir. Jo, nu, tās izmaiņas ir tāpēc, ka katru gadu jau arī mazliet situācija varbūt mainās. Un līdz ar to tad viens ir kaut ko Nu, vairāk. tā varbūt, jā. Tam, kas vairāk, tas būs priecīgs, nu. Jā, jo arī pulciņi, teiksim, ir citreiz šie te pulciņi ir tāds apmeklējums, teiksim, kas saistās tieši uz Tā varbūt, jā, nu viena gada viss taisnība, jā, mācās, nu viena priekšnieks mācās kaut ko spēlēt, citu gadu veidot, jā. Vai mēs varam uzticēties speciālistiem un nobalsot par šito? Man ir tas viens jautājums tajā 29. janvāra lēmumā, mums tur arī Gavies nebija iekšā. Jo vai tiešām Gaviezē viss ir tāpat? Nē, tur izņemot Gavies. Izņemot Gaviezi. Nē, Gaviezi jau mēs tagad apstiprinājām atsevišķi. To jau mēs apstiprinājām. Nu, pēc tas mums saprašams, ka Gaviezi bijusi mazliet centīgāk un kādu dienu ātrāk ir atnesos. Nu, tā kā tas pienāk. Tagad viņš tā kā pilnībā tiek atcelts. Jā, nu skaidrs. Jā. Jā. Nu, cik liela kopsuma ir skolotājiem? Novadā, cik ir skolotāja algas? Skolotāja algām. Viņa jau nāk no mērdotācijas. Mērdotācijas ir. Ne, cik ir skolotāja algas? No mūsu. Es zinu, ka izglītībā ir 51 vai 52%. Jā, tā kā tur ir uzmanība pietiekoši. Kaut kas 100-150 tūkstoši aizvien. Algām. Mēnesī. Nākošreiz, ja Fīmam atbildēt, cik skolotājiem ir algās? Nē, nu ko, interesē man. Nu, protams. Tā mums ir pati nozīmīgākā lieta, un es domāju, ka valstī vēl ilgi būs, bet tas neatiecās uz šo jautājumu, kā varam diskusiju par to uztaisīt, vai pie šitā te jautājuma ir piebildes? Nav. Kā projektā? Kas par? Paldies vienbalsīgi. Es ļoti mīļi pateicos visiem deputātiem no sirds par veltīto laiku, tik agrā rīta stundā. Un iznāca ļoti loģiski, ka mēs varējām paņemt visus dokumentus, kas šī mēnesī ir iesniegti, jo to, ja mēs redzējām, nu kaut vai par to pēdējo brīdi un pēdējo dienu. Nu, kad cilvēks cenšas, lai būtu tie dokumenti kārtībā. Tā kā vēlreiz paldies. Visiem labi nosvinēt skolotāju dienu. Atcerieties savus mīļos skolotājus svētdienu. Agri no rīta, jā. Man ir tā laime, kad man pēdējā skolotāja vēl ir dzīva. Ja atminamies pago, viņi ir ļoti priecīgi. Sevišķi pensionētie skolotāji ir priecīgi, ka tu viņi satiec un, jā. Kad tad nākošā bonusēja plānā? Nu, paskatāmies kalendāru, kam ir par rokai. Tā. Iznāk 29, jā. Ceturtdien pēdējā. Līdz 9. oktobris. Jā. Tā laba diena ir. Nu, tuvu beigām tā ir, ne? Nu, kā dižums varēs, kā bārsās. Paldies! Tiešām, lai labi laiki turās. Jānobalso, ka slēdzam. Paldies!